Labdien, paldies par doto vārdu. Tātad, jā, kā jau mani pieteica, pārstāvēšu šodien akadēmisko vidi, Rīgas Tehnisko universitāti, būvniecības un mašīnzinības fakultāti. Pirms iesākt savu stāstījumu, prezentācijā man būs daži piemēri, ko tad mēs darām īpašumu tehnoloģiju jomā. Bet jā, daudz, kas jau tika dzirdēts, un pasmiļoties no iepriekšējiem runātājiem, es gribēju atzīmēt 3 lietas. Viena no tām, kas man ļoti patika sākumā, kad mēs iesākam runāt par ChatGPT, jo es gāju soli tālāk, īsi pirms tātad konferences ierakstīju ChatGPT, kas ir PropTech. Un patiesībā tā atbilde ir viss tas, ko mēs šodien runājām, un patiesībā tas, ko mēs šodien runājam, ir vēl vairāk par to, ko uzrādīja ChatGPT. Tas nozīmē, ka mēs jau esam daudz darījuši šajā jomā, un mēs esam ļoti spēcīgi šajā jomā. Otrā lieta, ko es gribēju atzīmēt, kas izskanēja vienā no runātājiem, tā tad ir tradīcijas. Rīgas Tehniskā universitāte un arī būvniecības mašīnzinību fakultāte ir balstīta uz tradīcijām, bet es teikšu tā, tradīcijas ir mūsu sirdī, prātā mums ir inovācijas un attīstība. Ja es šeit auditorijā jautātu, cik daudz no jums ir pabeiguši Rīgas Tehnisko universitāti, es teiktu, ka liela daļa pacelt rokas šobrīd. Ja es jums jautātu, kurš ir pabeidz būvniecības un mašīnzinību fakultāti, es jums ar garantiju varu pateikt pilnīgi neviens, jo šī fakultāte tad ir izveidojusies janvārī tikai. Tātad apvienojot būvniecības un mašīnzinības novirzienus. Jā, vēl runājot par gatavošanos konferencei, tātad pēc tam, kad mūs uzrunāja, tātad bija absolūti skaidrs, ka mēs vēlamies piedalīties un būt daļa no šīs ekosistēmas. Un tā pirmā lieta, kā inovācija prodekāns, tātad inovācija prodekāns ir tas cilvēks, kurš zinātnieku aizved pie industrijas un industrija atved pie zinātnieku, lai tad šīs lietas varētu salikt kopā un veidotos inovatīvais un šis produkts, kas nozarei ir ļoti vajadzīgs. Tātad pirmā doma man kā inovācija prodekānam bija aiziešu pie savējiem uz fakultāti, pārjautāšu, kas tad mums īsti šajā jomā notiek. Un tās interesantā lieta ir tā, ka aizjot pie viena parunājot kaut kas notiek, pie otra parunājot kaut kas notiek, bet īsti jau nav. Un nedz fakultātē, ne universitātē tāda viena vieta, kur mēs runājam tieši par PropTech. Bet no otras puses mēs īstenībā nosadzam, es teiktu pat klausoties šīs dienas runātājs, visu šo lauku. Un tad nākušais slaidos es drusku sīkāk jau pastāstīšu, ko mēs darām un kas ir tie mūsu virzieni. Protams, ar ko asociējās universitāte, mēs sagatavojam speciālistus gan būvniecības nozarē, gan IT tehnoloģijās un citās visās šajās nozarēs, kas arī ļoti cieši saistīts ar PropTech. Protams, studijās mēs arī saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Studijām ir jābūt modernām, digitālām un jāspēj ieinteresēt studentu. Tāpat tām ir jādod jaunākās tehnoloģijas, lai tātad šie studenti spētu tās integrēt pēc iespējas ātrāk darba tirgu un attiecīgi dot pievienoto vērtību industriju, kur viņš ir izvēlējies strādāt. Tātad runājot par būvniecības mašīnzinību fakultāti, kā es minēju, universitātē nav tādas vienas mājas PropTecham. Daudz lietas notiek mums inženieru ekonomikas vadības fakultātē, kas būtu saistīts ar nekustamo īpašumu vērtēšanu, nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un tieši ekonomiskajiem aspektiem. Ja mēs runājam par būvniecības mašīnzinību fakultāti, tad mēs esam tie, kas ļoti praktiski strādā rociņā. Mēs būvējam tieši hardverus, tātad būvniecības tehnoloģijas, bet, protams, ir arī IT risinājumi. Mūsdienās nec būvniecības inženierim, nec praktiski jau vairs nevienam inženierim tikai ar to bāzes zināšanu savā jomā nepietiek. Ir jābūt tādām kā starpdisciplinārām zināšanām, lai varētu pilnvērtīgi darboties darba tirgū. Tātad otrais segments, ar ko universitāte un mūsu fakultātē skaitā nodarbojās, ir inovācijas. Ko tad īsti nozīmē šīs inovācijas? Inovācijas, kā jau šeit runāja, nerodas tukšā vietā un ne no kā. Inovācijas rodās tad, ja ir kaut kāda problēma, ko mēģina risināt, un visbiežāk, lai šādas inovācijas rastos, ne tikai universitāte vien pati darbojas, bet darbojas kopā ar uzņēmumiem. No mūsu fakultātes puses noteikti, ko mēs varam minēt kā sadarbības virzienas, tie ir digitālie dviņi. Es neizpildīšu tehnoloģijas aprakstā un tieši par tehnoloģiskām niansēm, bet es nākušos slaidos došu dažus piemērus, kāda mums ir bijusi šī sadarbība un ar kādiem izaicinājumiem mēs saskaramies. Viedā māja, kas izpaužās dažādi, sākot no ventilācijas risinājumiem, beidzot ar enerģētikas jautājumiem, enerģija atsevišķi kā atsevišķi temats par energotaupību un attiecīgi zaļiem risinājumiem. BIM tehnoloģijas, nekustamā īpašuma monitorings un nākušajos slaidos es ieskicēšu dažas no šīm lietām. Šis, jāatzīmē, gan ir slaids, ko es nekad nerādītu fakultātē uz vietas vai universitātē, jo šeit iztrūks 1/3 būtiskā
universitātes iezīmes zinātne, kā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā zinātņu universitātē. Bet es domāju, ka tieši ir svarīgi tas, ka mēs šeit runājam par inovācijām un pārnesam tieši šos tehnoloģiskus risinājumus, kas jau ir bāzēti uz šo zinātni. Tātad, jā. Rīgas Tehniskajā universitātē mēs daudz tieši būvniecības mašīnzinības fakultātē strādājam ar digitāliem dvīņiem, ģeogrāfijas informācijas sistēmu, telpisko datu iegūšanu, datu apstrādi, datu 3D vizualizēšana un tālāk jau dažādu modeļu veidošanu. Mūsu universitāte ir ļoti pateicīga šīm tehnoloģijām, jo mums ir ļoti daudz ēkas mūsu infrastruktūrā, mums ir daudz vietas, mēs gal galā aizņemam daļu no Ķīpsalas, un mums ir ļoti plašas sarežģītas telpas, kur izpausties, sākot ar inženieru tīkliem, beidzot ar dažādām ēku konfigurācijām. Šajās visās digitālu dviņu tehnoloģiju ieviešanas stadijās, protams, mums līdzdarbojās studenti, kuri uz šīm tehnoloģijām vērsti un uz šīm tehnoloģiju bāzēm attiecīgi arī veido savus noslēguma darbus vai arī jau darbojās kādās no pētnieku grupām, virzot tehnoloģiju attīstību. Paturpinot par digitālajiem dviņiem, tā nav tikai izveidošana, šo 3D modeļu izveidošanu, ko mēs varam pielietot gan tikai apsaimniekošanā, un citās ar īpašumu saistītām lietām, bet tā ir virtuāla realitāte, papildinātā realitāte, ko jau var izmantot daudz, arī plašāk. Kā piemēram, mums ir bijuši interesanti projekti, kas ir bijis Saudarābijā, piemēram, arheoloģisko izrakumu vietas, 3D vizualizēšanu un virtuāla dviņu izveidi, kas būtībā atvieglo darbu arheologiem strādāt šajos sarežģītajos apstākļos. Jāiezīmē gan arī tas, ka kā jau tika pieminēts vairāk kārt, tie ir dati, ar ko ir jāstrādā, un izaicinoši, protams, ir šos datus apstrādāt reāla laikā, datus uzglabāt, tas prasa ārkārtīgi liels skaitļošanas resursus. Un visticamāk, ja mēs skatāmies nākotnē, šī vajadzība pēc skaitļošanas resursiem tikai un vienīgi pieaugs, un tas ir viens no virzieniem, par ko ir jādomā, un kur var arī piesaistīt mākslīgo intelektu, attiecīgi šo datu konsolidāciju, vērtīgo datu atlasīšanu un darbības ar datiem, lai mēs iegūtu tieši to mums vajadzīgo informāciju. Šeit tātad arī viens no piemēriem, kur digitālais dvīnis ir izmantots, tātad šī ir Cēsu pils, būtībā virtuālās realitātes un papildinātās realitātes izveide, kur būtībā izmantojot šīs tehnoloģijas, brilles un 3D modeļus, būtībā var izstaigāt visu pili. Ja man jāpiemina vēl tāds no lielākiem objektiem, ar ko mēs esam strādājuši, tad viennozīmīgi tas ir Ventspilī esošais radiolokators, Irbenē esošais, tas ir tāds no vērienīgākajiem objektiem, kur ir veikta šī 3D digitālo dviņu modeļu izveide. Tāpatās, protams, šie digitāliem dviņiem mēs esam raduši iespēju sadarboties ar pašvaldībām, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, piemēram, izveidot 3D dvīni blokmājai un novērtēt šīs ēkas tehnisko stāvokli, runājot tieši kontekstā ar balkoniem, kas ir padomju laiku ēkām viens no kritiskajiem punktiem, un izveidot šo dvīni, tātad nama apsaimniekotājiem ļoti ērti un ātri viņš var veikt vismaz pirmatnējo novērtējumu par to, kādā tas stāvoklis šīs konstrukcijas ir. Vēl viens no segmentiem, kur tieši būvniecības fakultāte ir iesaistīta, tas ir monitorings. Mūsu platumgrādos un mūsu īpatnība ir tā, ka mums daudzās vietās ir nestabila augsne, zeme, grunts, kas nozīmē to, ka potenciāli riski pastāv, kad ēkas sēžās. Šeit mums ir arī labs testa objekts, bijusi Rīgas Tehniskās universitātes administrācijas ēkas, atrodas tātad pie pašas Daugavas, kur tiek monitorēts tas, kā šī ēka sēžās un pēc būtības lēnām slīd Daugavā, tā varētu teikt. Tas tātad tam tiek sekot līdzi, bet, protams, ir arī citi objekti, kā piemēram Doma baznīca un citi, kur monitorings un reāla laika datu apstrādi, ielasīšana ir būtiska loma, lai prognozētu ēkas uzvedību, ilgmūžību un varētu prognozēt riskus. Šeit attēlotās metodes ir gana klasiskas, kur attiecīgi uzmērīšana tiek veikta ar cilvēku resursiem laiku pa laikam attiecīgi veicot konkrētā grafikā šos mērījumus, bet tas, pie kā mūsu pētnieki arī strādā, ir risinājums, kas ir autonoma, jau pilnīgi autonoma monitoringa sistēma, kas šī gadījumā ir plānots
pielietot tieši augstceltnēm, un tagad tieši procesā ir sadarbības veidošana ar Latvijas radio un televīzijas torni, lai tātad monitorētu dinamiskos datus par konstrukcijas uzvedību, principā svārstību mērījumu, pārvietojumu kontrolēšanu, iegūti spektrālie dati, kas ļauj izdarīt secinājumus par to, vai konstrukcijā ir vai nav bijuši kaut kādi konstruktīvas izmaiņas. Bet jā, tātad šie ir tikai daži no piemēriem. Kā jau šeit tika runāts, ir daudz tieši hardware tehnoloģijas, kas mums ir ļoti svarīgas, un tad ir arī programmatoriskās. Arī mūsu fakultātē esošā mašīnzinības puse arī patiesībā ir iesaistīta šajās īpašuma tehnoloģijās tieši no mehānismu izstrādes. Mūsu laboratorijās ir veikti mērījumi, precīzijas mērījumi līdz pat nanometru precizitātes uzņēmumiem, kur izstrādā lidar mehānismus uzmērīšanai. Tātad arī tieši no šīs tehnoloģiskā izstrādes puses arī mēs esam ņēmuši dalību. Ja mums īsumā jāapraksta būtu kāda, tad ir tā mūsu sadarbība ne tikai šajā jomā, bet kopumā ar industrijas partneriem, kapitāla sabiedrībām un citām zinātniskām institūtiem. Tātad tie ir klasiski vai nu līguma darbi, vai arī pētījumu grantu projekti, kas jau arī šeit tika pieminēti Horizon projekti. Īpaši tāds veids, kā var jaunākās pētniecības tendences pārnest ātri uz industriju vai relatīvi ātri, tas ir industriālais doktors, kur principā tas modelis darbojās, kad doktorants strādā uzņēmumā, un tad viņam ir pieeja kaut kādos noteikti laika posmos universitātes resursiem, un kopīgi šī doktorantūras laikā viņš izstrādā tieši risinājumu kādai ļoti komplicētai uzņēmuma problēmai. Es zinu, ka šeit no klātesošiem uzņēmumiem šādi sadarbības modeli jau ir realizējuši, bet šis ir noteikti virziens, kur mēs skatāmies kā nākotnes perspektīvu sadarbības virzienu. Tāpat mums ir aktuāli studenti iesaisti, tie ir dažādi hackathoni, un patiesībā studentiem ir ļoti bieži ļoti labs skatījums, nestandarta, netipisks skatījums uz problēmu risinājumiem. Tāpēc šais hackathonos nereti gadās reāli identificēt un radīt reālas inovāciju tehnoloģijas. Un, kā jau es sākumā minēju, tādas īstas vienas mājas īpašuma tehnoloģijām mums nav, bet lai vienmēr būtu zināms, kur tad vērsties, ja vajag palīdzību no RTU vai ir interese par sadarbību, mums ir zinātnes inovācijas centrs, kur vienmēr kolēģi zinās atrast īsto personu no jebkuras fakultātes, ar ko sazināties un savest kopā. Principā, ja inovācija prodekāns to dara fakultātē, tad zinātnes inovācijas centrs to dara visā universitātē kopumā. Liels paldies par doto vārdu!